Labdien, otrdienā. Un šodien mēs runāsim par daudzām dažādām lietām. Runāsim par jaunatni, runāsim par aviāciju, runāsim par bērnu audzināšanu, varbūt nezinu vēl. Bet mums šodien viesos ir Latvijas jaunatnes padomes izpildu direktora Ines Šubevica. Bet varbūt sāksim tad Latvijas jaunatnes padomu. Vienkārši nerunāsim par aviāciju pagaidām. Mēs visi par bērniem arī. Par bērniem arī ne. Mēs visi zinām, ka tas ir piloti, ka tas šajā gadījumā tad es vienu no retajām pilotēm Latvijā, bet šajā brīdī tad varbūt izstāst, kas tad īsti ir Latvijas jaunatnes padome. Labdien visiem! Šodien man ir tas gods mazliet vairāk pastāstīt cilvēkiem par to, kas ir Latvijas jaunatnes padome, arī tev. Jā, kas tas īsti ir? Latvijas jaunatnes padome ir organizācija apvienība. To organizāciju apvienība, kuras strādā ar jauniešiem, kuras strādā organizējot darbu ar jaunatni, kurām interesē arī bērni, kā topošie jaunieši. Un mēs darbojamies kā tāda jumta organizācija Latvijā jaunatnes interešu aizstāvības jomā. Un jaunatnes padomes tā ir tāda ļoti klasiska sadarbības forma ikvienā vidēji attīstītā valstī, ne tikai Eiropas valstīs. Un šāds jaunatnes padomes tīkls darbojas daudz viet pasaulē. Un jaunatnes padomes pamatā ir tās organizācijas, ar kurām pirmām kārtām sazinās valsts institūcijas un pašvaldības jautājumos, kas skar jaunatnes politiku. Protams, Latvijas jaunatnes politika Latvijā? Mums ir jaunatnes politika Latvijā, jā, mums ir arī jaunatnes likums, ir dažādi normatīvi akti, kas regulē šo te darbu ar jaunatni. Kā tas tiek īstenots, protams, tur ir ļoti daudz nianses, par ko var runāt, un gan ir labas lietas, gan netik veiksmīgas lietas, bet visi kopā mēs strādājot, ejam principā vienā virzienā un skatāmies tikai un vienīgi uz to, lai jauniešiem Latvijā būtu ērtāka, kvalitatīvāka, tāda pilnīgāka dzīve. Un ļoti cerams, ka arī tiem jauniešiem, kas aizbrauc projām, tā vide būtu pietiekami labi izveidot šeit, ka viņi ļoti vēlas atgriezties. Jaunatnes padome apvieno organizācijas un ir ļoti arī atvērta jaunām organizācijām, kuriem interesē šie jautājumi, jo pieredze arī rāda, ka sadarbojoties var daudz lietas īstenot īsākā laikā un kvalitatīvāk. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Izglītības zinātnes ministriju, tieši, kur ir institūcija atbildīga par jaunatnes politiku Latvijā, un citiem spēlētājiem dažādās formās. Un ļoti ceram, ka pavisam īsā laikā Latvijas jaunatnes padome atgriezīsies arī sabiedrības acīs kā organizācija, kura ir kā eksperts jaunatnes politikas jautājumos. Bija periods, kad jaunatnes padome dažādu iemeslu dēļ kļuva arvien vājāka un vājāka, un šobrīd mēs esam tādā tā kā atkal atzimšanas posmā, un jāsaka, šis posms ir ļoti intensīvs. Jo organizācijas, kas strādā ar jaunatni Latvijā, visā Latvijā, tas nav tikai Rīgā, viņas tiešām ļoti ilgi ir gaidījuši to brīdi, kad var atkal nākt kopā un runāt par kopīgām lietām, un tas ļoti priecē mūs. Jā, labi. Tu pieminēji tad, ka notiek šī te atzimšana, ja? Tad notiek tā pilnībā šī atzimšana, vai kurā etapā jūs pašlaik esat? Jo paskatoties jūsu mājaslapu, ja, tur tāds vēl joprojām jūs vēl esat šajā brīdī guļošā stāvoklī. Jā, mājaslapa ir viena no tām lietām, kas ir noteikti darba kārtībā, kas ir sakārtojums jautājums, kas ir procesā. Mēs nemitīgi šobrīd strādājam pie cilvēka resursu piesaites dažādās jomās. Jo šobrīd ļoti liels darbs tiek ieguldīts tieši administratīvās sistēmas sakārtošanā un komunikācijas jautājumu sakārtošanā. Tas ir gan komunikācija starp biedriem, gan komunikācija ar sabiedrību. Un, protams, mājaslapa būs šī gada laikā ļoti aktīva, interaktīva, pilnvērtīga un arī informatīva, bet tas ir viens no vājajiem punktiem, pie kā mēs šobrīd strādājam, jo tas, kas ir jaunatnes padome, to zina tie, kas strādā jaunatnes padomē, tad šie te biedri, to zina atsevišķas valsts institūcijas, kas darbojās jaunatnes politikas jomā, bet, diemžēl, plašākā
mērogā mēs neesam sasnieguši to savu balsi sabiedrībā, un tas ir tas, uz ko mēs noteikti ejam. Kas ir ļoti pozitīvs signāls, ir tas, ka gan organizācijām Latvijā, gan institūcijām Latvijā, gan dažādām institūcijām un organizācijām ārpus Latvijas ir ļoti nepieciešama šāda organizācija nacionālā līmenī. Kāpēc? Tā iemesla dēļ, kad ir skaidri definēts, kurš ir sadarbības partners, kurš ir atbildīgais par jaunatnes politikas jautājumiem tieši interešu aizstāvības kontekstā. Un mums jau bija tikko ļoti jauks piemērs, kad 1. martā izstādes skola 2014 ietvaros Eiropas komisijas standā jauniešu kustībā Youth on the Move notika arī diskusija par jauniešu iespējām līdzdarboties Eiropas demokrātijas procesos, kas pamatā bija veltīta tuvojošām Eiropas parlamenta vēlēšanām, bet arī citiem jautājumiem. Un šis jau tāds ļoti brīnišķīgs piemērs bija, kad komunikācija ģenerāldirektoriāts sazinājās ar kultūras ministriju, meklējot sadarbības partnerus šeit Latvijā, kas tajā jomā orientējās, kas varētu piesaistīt cilvēkus paneļu diskusijai kā ekspertus, kas runā ar šiem jauniešiem. Un kultūras ministrija novirzīja uz mums, un mēs arī no savas puses nokoordinējām, mēģinot tiešām noklāt daudzveidīgi šos ekspertus no dažādām jomām, un pasākums bija ļoti izdevies, un visi bija tādi ļoti apmierināti. Šis ir tāds viens mazais piemērs tieši starptautiskajā līmenī, kad skatās šīs institūcijas pēc sadarbības partneriem. Noteikti arī lielais šobrīd izaicinājums, pie kā ir uzsākts ļoti intensīvs darbs, sadarbībā ar Izglītības zinātnes ministriju un jaunatnes starptautisko programmu aģentūru ir šie gatavošanās pasākumi Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā, kur mums ir liels prieks, kad arī valsts institūcijas skatās jaunatnes organizāciju virzienā kā uz resursu, kas var nodrošināt noteiktos jautājumos ekspertīzi, kas var nodrošināt cilvēku resursus daudzo darbu veikšanai. Tā praksa visā Eiropā, un mums ir liels prieks, kad ir tiešām apkārt tik ļoti daudz entuziasmu pilnu cilvēku ar pieredzi, kuriem tiešām ir interesi stiprināt šo Latvijas jaunatnes padomu. Okay, varbūt tu vairākas reizes pieminēji šajā brīdī, tad mēs nodarbojamies interešu aizstāvības kontekstā. Varbūt vienkārši, es pieļauju tomēr, ka varbūt ne visi tomēr saprot šo te vārdu jēgu, ja? Tad varbūt iedot tos robežu lauks. Kas tad ir tas, vienkārši kurā jomās darbojas? Jā, protams, lielākais uzsvars interešu aizstāvībā, kas ir līdzdalība lēmumu pieņemšanā, tā vienkārši runājot. Kur lēmumu pieņemšanā? Kādā līmenī? Jā, nacionālā līmenī, arī starptautiskā līmenī, bet, protams, tas galvenais ietvers ir normatīvi akti. Un tas, uz ko mēs šobrīd ejam un skatāmies līdzi, lai jaunatnes likums tiktu īstenots atbilstoši jauniešu interesēm. Viens neliels piemērs ir iesniegti Saeimā grozījumi, priekšlikumu grozījumiem likumā, lai paaugstinātu vecumu cenzu, kas tad ir Latvijā jaunietis. Jo šobrīd jaunietis pēc likuma skaitās 13 līdz 25 gadus veca persona. Mēs ejam, kas ir jaunatnes organizāciju skatu punkts, un arī ļoti daudz valsts institūcijās tam piekrīt, un arī starptautiskā līmenī ir ļoti daudz piemēri. Mēs ejam uz to, lai šīs vecuma cenzus būtu līdz 30 gadiem. Lai arī tie jaunieši, kuri pabeidz universitāti un kuri ir tādas izvēles priekšā, ko darīt tālāk, lai arī viņiem būtu nodrošināta vide attīstīties. Jo, protams, jaunatnes organizācijas pamatā strādā uz neformālās izglītības bāzes. Tā ir tās iespējas izglītoties, mācīties, veidot attieksmi, kas ir ārpus formālās izglītības. Un liels prieks tiešām, kad tās idejas, kas ir jaunatnes organizācijām, tās nav tikai mūsu. Bet tā interešu aizstāvība principā ir tiešām sekošana līdzi dažādām izmaiņām normatīvajos aktos, dažādu jaunu iniciatīvu veidošanā no valsts puses, kas attiec uz jauniešiem, un tad mēs arī esam kā tāda balss starp jauniešiem, kuri dod uz savām jaunatnes organizācijām, kuri pauž nākot kopā jaunatnes padomē šo te jauniešu viedokli, un tad mēs nododam šo informāciju tālāk valsts institūcijām. Līdz ar to viedokļu iegūšana prasa mazāk laika, darbs tiešām ir daudz kvalitatīvāk, jo viņš ir argumentēts ar pamatotiem viedokļiem, nevis man tā šķiet līmenī. Un tad arī šie normatīvie akti tiek veidot draudzīgāk jauniešiem. Tā arī ir vide, kurā viņi dzīvo, uz ko viņi attiec. Šobrīd noteikti viens no tādiem lielajiem
jautājumiem. Lielā iniciatīva, kas Latvijā ir attīstības procesā, ir Eiropas Savienības programma jauniešu garantijas, kas ir vērsta uz tiem jauniešiem, kuri nemācās un nekur nestrādā, lai viņus atgrieztu vai attiecīgi kādā skolā vai arī darba dzīvē. Tur, protams, ir ļoti daudz dažādu spēlētāju iesaistīti, un šī interešu aizstāvība notiek ne tikai tiekoties valsts institūcijās, bet arī tiekoties, piemēram, ar Latvijas darbdevēju konfederāciju. Tad tie uzņēmēji, kuri ir iespējamie darba devēji šiem jauniešiem. Un, protams, nav tā, ka pilnīgi visos jautājumos mūsu viedokļi sakrīt, bet tas ir tas, kur ir tas spēks Latvijas jaunatnes padomē, un, protams, tikai kopā nākot tiem, kas strādā ar šiem jautājumiem un apvienojot šo savu balsi, pateikt, ka, lūk, ir lietas, kas nestrādā uz jauniešiem, ka tie jaunieši nav tādi, kā mēs esam iedomājušies. Ir ļoti daudz līmeņu šī interešu aizstāvība. No jaunatnes padomes puses, protams, mēs pamatā fokusējamies uz nacionālo līmeni, uz nacionālo likumdošanu, uz tām iniciatīvām nacionālā līmenī. Cieši sadarbojamies ar Eiropas jaunatnes fórumu un reaģējam uz iniciatīvu attīstību, uz kādu lēmumu pieņemšanu tieši Eiropas līmenī, kas attiecas uz jauniešiem. Bet mums ir ļoti daudz biedru organizācijas, kas strādā pašvaldību līmenī. Un arī pašvaldībās Latvijā ir gana daudz jautājumi darba ar jaunatni un attīstības kontekstā, pie kuriem ir jāstrādā, ko ir iespējams attīstīt. Un tad arī, protams, ne kā prioritāri, bet izmantojot tos resursus un to pieredzi, kas ir Latvijas jaunatnes padomes biedru organizācija vidū, mēs, protams, arī šo ekspertīzi nodrošinam un konsultējam un palīdzam attīstīt arī darba ar jaunatni vietējā līmenī. Skaidrs, tu vairākas reizes minēji, tātad mums ir ļoti daudz biedru organizācijas. Cik tas īsti ir vispār? Un apmēram proporcionāli, vai tu varētu pateikt šajā brīdī, tad cik vispār Latvijā, teiksim, ir jaunas organizācijas apmēram, un cik apmēram tad jūs esat iekļāvuši savā skaitā? Jā. Nu jā, šī statistika ir ļoti interesants jautājums. Tā iemesla dēļ, kad šobrīd vienīgais, pēc kā var pateikt, cik ir jaunatnes organizācijas Latvijā, ir Izglītības zinātnes ministrijas uzturētais jaunatnes organizāciju reģistrs, kur, ja es nemaldos, vēl vakar bija 21 organizācija iekļauta. Daudz, un jums ir biedri? Jā, mums ir biedri šobrīd 30, bet tur ir virkne nianses, kas jāņem vērā. Pirmā nianse ir tā, kad ar jaunatnes jautājumiem un ar darbu ar jauniešiem ikdienā nestrādā tikai jaunatnes organizācijas. Lai kļūtu par jaunatnes organizāciju, ir virkni kritēriji, kas ir jāizpilda, un ļoti daudz organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem, neizpilda vienu tādu ļoti tāds vispārīgs kritērijs. Ne vispārīgs, bet kritērijs, kas ļoti daudzām organizācijām neizpildās, ir tas, kad pārvaldes līmenī netiek nodrošināta jauniešu pārstāvniecība pietiekamā skaitā, kā to prasa normatīvie akti. Piemēram, arī ir jābūt 2/3 jauniešiem valdē, piemēram. Ja? Ir ļoti daudz organizācijas, piemēram, kas ir mūsu asociētais biedrs Latvijas Sarkanais Krusts, kuram ir ļoti spēcīga jaunatnes nodaļa, bet pat cik biedru skaits ir viss kopums Sarkanajā Krustā, viņi neizpild šo kritēriju. Līdz ar to viņi nevar būt iekļauti jaunas organizācijas sarakstā. Tāpatās ir arī, teiksim, organizācija Jaunas līderu koalīcija, kas darbojas pamatā vietējo pašvaldību politikas līmenī, kur ir tieši tāpatās 15 gadus atpakaļ sākt valde strādāt, viņi joprojām strādā, bet vienīgais, ar ko mēs strādājam, ir jaunas politika un darbs ar jauniešiem. Ja. Tāpatās arī Baltijas reģionālais fonds pavisam nesen atvēra jauniešu studiju. Ja, ir mērķa grupa jaunieši, bet viņi arī nevar kļūt par jaunatnes organizāciju. Un vairākus mēnešus strādājot un domājot par šo situāciju, Latvijas jaunatnes padomes biedri nonāca pie slēdziena, kad ir jāskatās mazliet plašāk. Jo arī jaunatnes lietu speciālisti pašvaldībā strādā ar jauniešiem, ir virkni invalīdu organizācijas, kuriem ir jauniešu nodaļas un tā tālāk. Un pagājušā ceturtdiena mums bija kongress ikgadējais, kurā arī tika grozīti statūti. Un šobrīd mēs esam mazliet pamainījuši šo virzienu, tādā ziņā, ka kļuvuši atvērtāki, pieejamāki ikvienai organizācijai, te gan jābūt nevalstiskai organizācijai, bet ikvienai, kuri
strādā ar jauniešiem, kuriem ir šī mērķa grupa jaunieši līdz 30 gadiem. Un tad viņi droši pie mums nāk teikt, hei, šajos jautājumos mēs vēlamies strādāt kopā, un mēs arī vēlamies, lai mūsu balss tiktu sadzirdēta, un mums ir ko dot. Tāpēc, ja mēs skatāmies, vai tas ir daudz vai maz, cik mēs esam, mēs noteikti skatāmies virzienā līdz gada beigām, mēs būsim daudz vairāk biedru, jo šobrīd ir virkni. Mēs skatāmies, ņemot vērā tās izmaiņas biedru arī virzībā, jo arī kongresā mēs virkni organizācijas izslēdzām par to, ka nepild šīs biedru saistības, ka nepiedalās lēmumu pieņemšanā, neapmeklē pasākumus, vispār nerēģē ne uz kādiem jautājumiem. Tad mēs skatāmies, ka mēs principā līdz gada beigām vismaz 40 līmeni noteikti sasniegsim, jo mums šobrīd jau notiek pārunas ar 7 organizācijām, kas strādā ar jauniešiem, viņiem ir interese līdzdarboties, un viņiem ir interese ne tikai būt kā ekspertiem pieaicinātiem, kas mums arī ir ļoti tāda laba sadarbības praksa izveidojusies, bet ka viņi tiešām vēlas kļūt ar balss tiesībām un vairāk iesaistīties tieši tādā oficiālo lēmumu pieņemšanā. Latvijas Jaunatnes padomē noteikti tas spēks ir šī sadarbība, jo dažādās darba grupas, kas tiek īstenots valsts pārvaldē, viņas ir tik daudz un tik specifiskos jautājumos nereti, kad viens Latvijas Jaunatnes padomes birojs nevar izstaigāt uz visām darba grupām un arī izzināt visu biedru šo te viedokli. Un tāpēc mums ir ļoti liels prieks, kad tā sistēma darbojās, ka tad, kad ir tematiskā kāda darba grupa, tiek informēti par to biedriem, tad tie biedri, kuriem šie specifiskie jautājumi interesē, viņi atsaucas, un tad viņi kļūst par Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvjiem konkrētā darba grupā, un tad viņi šo vienu noteikto virzienu arī komunicē ar biedriem un mēģina saprast, kas tad notiekās. Tas, ko birojas dara, kā Latvijas Jaunatnes padomes birojas, mēs vairāk tiešām administratīvi mēģinam nokoordinēt šo komunikāciju, sekot līdz dažādiem lēmumiem, izzināt viedokļus. Un ir, protams, arī liels darbs, ko mēs noteikti šajā un nākamajā gadā īstenosim, stiprināt pašas jaunatnes organizācijas. Jo jaunatnes organizācijas ir tās organizācijas, kas strādā ar jauniešiem, diemžēl Latvijā ir ļoti novājināts tieši administratīvi. Un arī, teiksim, tā sistēmas veidošana par finansējumu, pieejamību jaunatnes organizācijām ir viens no mūsu interešu aizstāvības jautājumiem, lai valstī būtu skaidri pateikt sistēma, kurām organizācijām, uz kādiem noteikumiem, kādu jautājumu ir izcināšanai, cik ilgam periodam tiek piešķirts finansējums un kas ar šo finansējumu jādara. Lai nav tā, ka tiek apstiprināta ikgadējā valsts programma jaunatnes politikas jomā, kur pēkšņi parādās deputātu iebalsotas finansējums organizācijai, par kuru lielākā daļa Latvijas vispār nezina, kur strādā ļoti lokālā līmenī. Prieks, ka viņi darbojās, bet tad kāpēc, lai citām organizācijām nebūtu tieši tādi paši balsojumi un tieši tāds pats finansējums? Ja mēs paskatāmies tieši cilvēku skaita ziņā pēc oficiālajiem šī brīža datiem, Latvijas Jaunatnes padomē skaitās 6000 jaunieši, kas ir pārstāvēti caur šiem biedriem. Un, ja mēs paskatāmies uz tām organizācijām, kas jau ir izrādījuši interesi iesaistīties, un uz tām organizācijām, ko mēs vēlamies iesaistīt Latvijas Jaunatnes padomes darbā, tad noteikti līdz gada beigām šis skaits stipri pieaugs. Es gribēju vienkārši varbūt arī saprast, jo iet uz visādām darba grupām un vispārējais, tas, protams, ir ļoti šajā brīdī daudziem neinteresē. Jā. Tas varētu būt tāds, jo pašlaik, teiksim, tu pārdod pašlaik Jaunatnes padomi, jūs varēsiet iet uz darba grupām. Come on! Tas ir garlaicīgākais, kas šajā noteikti pasākumā. Bet es vienkārši iedomājos, mums arī skatās, es zinu, teiksim, vairākas jauniešu organizācijas invalīdu un tam līdzīgi, un es arī noteikti arī gribu saprast vienkārši, es uz darba sēdēm neiešu, es to neko nesaprotu vispār, vai man ir vērts šajā gadījumā censties iestāties Latvijas Jaunatnes padomē. Tas ir jautājums vienkārši tas, jo, tas, ko tu pašlaik stāsti, tie ir aktīvisti, tie 5%, kas iet ar karogu uz priekšu, bet šajā brīdī, 95%, viņiem neinteresē šajā brīdī šī likumdošana, ir ļoti labi, kāds viņus aizstāv vispār, Vai šajā brīdī, ja mēs runājam par šo 95%, kas varbūt nav šie paši aktīvākie, varbūt tieši likumdošanas jomā, viņi varbūt forši dejo, viņi taisa forši pasākums, viņi taisa varbūt forši tusiņas, tam līdzīgi, bet tieši interešu aizstāvība varbūt tas nav viņu
mērķis. Mums arī daudz biedriem neinteresē šī joma, bet tieši ar to mēs esam unikāli, ka mēs esam vienīgā organizācija, kas strādā nacionālā līmenī interešu aizstāvības jomā. Un tā ir arī, tas ir sektors, kurš ir jānosedz. Un tas ir arī tā specifiskā lieta Latvijas jaunatnes padomē. Protams, mums ir dažādas konferences, mums ir apmācības, vienas dienas, vairāku dienas. Mēs arī šobrīd gatavojam dažādus jau scenārijus, video sižetiem par un ap jauniešiem reģionos, kas arī tiks YouTube kanālā izvietots gan šogad, gan arī nākamgad turpināsim to darbu. Ir arī tā saucamie fun momenti, ļoti daudz, bet mūsu fokus ir uz šo organizāciju kapacitātes stiprināšanu. Tad, kad būs organizācijas spēcīgas, tad arī šie jaunieši, kas ir piesaistīti šīm organizācijām, būs lielāki labumu saņēmēji. Un tā ir tā specifika. Mēs ļoti labprāt skatāmies dažādu praktikantu virzienā, sabiedriskajās attiecībās, projektu vadībā, organizāciju menedžmentā, dažādās šādās jomās, tieši birojā, kas arī noteikti jauniešiem ir vērts apsvērt tādu iespēju, kas ir brīnišķīga iespēja tāda līmeņa organizācijā gūt šo pieredzi. Ir mums arī, protams, starptautiskā sadarbība, kur mēs piedāvājam biedriem iespēju braukt un pārstāvēt arī Latvijas jauniešu interesi dažādos starptautiskos pasākumos, gan ko organizē Eiropas jaunatnes fórums, gan ko organizē dažādi ģenerāldirektoriāti. Bet tas ir tas, ar ko mēs arī lepojamies, ka mēs strādājam šajā interešu aizstāvības jomā, ka mēs strādājam uz organizāciju kapacitātes stiprināšanu, un tā kopā mēs šo darbu ar jaunatni attīstam, un līdz ar to arī uzlabojas ikviena jauniešu dzīves kvalitāte. Bet es uzdošu precīzāk jautājumu. Šajā brīdī, teiksim, ja es pieņemsim pārstāvu kādu, teiksim, novadu, teiksim, jaunatnes organizācijā, vai šajā gadījumā, bet mēs īpaši, teiksim, nodarbojamies ar tūdaļiņ tagad, visādā tādā lietā, ja? Vai šajā brīdī mums ir vērts stāties Latvijas jaunatnes padomē? Tas noteikti ir jautājums pirmām kārtām pašai organizācijai. Kas ir tas, ko viņi vēlas? Vai viņi vēlas savā vidē, vietējā pašvaldībā attīstīt tās lietas, kas notiek tikai pašvaldības līmenī, vai viņi vēlas, lai viņi arī tiktu sadzirdēti vairāk, plašāk Latvijā, vai viņi vēlas arī dot savu ieguldījumu vispār normatīvās bāzes un vides un attieksmes veidošanā Latvijā pret jauniešiem. Noteikti mēs no malas nevaram pateikt, jā, jums noteikti jāstājas vai nē, jūs vispār neesat mūsējie. Tā noteikti nav, mēs esam ļoti atvērti ikvienam interesantam, un tad mēs varam skatīties, vai viņu intereses vairāk ir tiešām, kad viņiem ir jābūt noteikti Latvijas jaunatnes padomē, un tas ir brīnišķīgākais, ko viņi var šajā gadā izdarīt, vai vairāk viņiem ir jāskatās un jādraudzējas kopā ar savu reģionu citām jauniešu organizācijām un jādara lietas kopā tur. Viens arī no mūsu šī gada lielajiem attīstības virzieniem ir sadarbība ar plānošanas reģioniem. Jo saskaņā ar jaunatnes likumu plānošanas reģioni ir atbildīgi par darbu ar jaunatni koordinēšanu reģionu līmenī. Diemžēl šobrīd ir plānošanas reģioni, kur šis darbs nedaudz tiek virzīts. Pamatā tas ir brīvprātīgais darbs. Un tas arī ir tas mūsu interešu aizstāvības devums, ka mēs gatavojam šobrīd 2 konkrētus piedāvājumus un mēģināsim sākt ar sadarbību noteiktos projektos, uz noteikti sasniedzamiem rezultatīviem rādītājiem, ar domu, ka tas iedrošinās plānošanas reģionus mazliet plašāk skatīties uz viņu atbildību. Protams, mēs neiesim un nesniegsim tiesā sūdzību par to, ka plānošanas reģioni jūs neesat vispār savu funkciju vēl izpildījuši. Ja? Tas nav arī, teiksim, viena no funkcijām, kas jums būtu jādara vispār? Mēs iespējams varbūt pēc vairākiem gadiem, kad mēs sapratīsim, ka tiešām mūs nedzird. Iespējams, tas būs variants, ko mēs izskatīsim. Šobrīd mēs esam ļoti, ļoti uz sadarbību atvērti, un mēs tiešām ticam tam sadarbības spēkam, un mēs zinām, ka plānošanas reģionos ir brīnišķīgi cilvēki, un ir, teiksim, Vidzemes plānošanas reģionā brīnišķīgs piemērs. Pagājušajā gadā viņi paši īstenoja reģionu līmenī projektu, kas bija vērsts tieši uz jauniešiem, uz jauniešu uzņēmēju spēju attīstību, kas ir brīnišķīgs precedents, ka plānošanas reģioni var strādāt un koordinēt šo darbu reģionos. Tas, kas ir mūsu interese šobrīd no jaunas padomas puses, lai ir šie satelīta punkti reģionos. Mēs, protams, mēģināsim ar plānošanas reģioniem, jo tā ir viņu funkcija. Ja kādā plānošanas reģionā
jo mums ir noteikti īsi diezgan tādi saspringti termiņi, tuvākajā laikā neizdosies izveidot šo sadarbību, mēs noteikti attīstīsim viņu ar kādu reģionālo organizāciju, kas uzņemsies šo koordinējošo funkciju sākuma posmam. Un tad jau, ja būs arī reģionos šie pieturas punkti, un arī tas tiks jau plānots mazliet citā līmenī, noteikti arī šie ieguvēji uz vietas, šīs organizācijas, vairāk sapratīs, kāpēc un kur viņiem būt. Tas būtu brīnišķīgi, un tā noteikti ir tāda brīnišķīga nākotne, ko mēs skatāmies, kad ir fantastisks sadarbības tīkls reģionos, ka mēs no jaunatnes padomes puses koordinējam un komunicējam ne tikai ar biedriem, bet arī ar šiem plānošanas reģioniem, un tajā brīdī, kad nāk no nacionālā līmeņa, no kādas valsts institūcijas jautājums vai precizējums vai lūgums pēc kādas ekspertīzes, ka tas ļoti ātri notiek, un mums ir atpakaļ jau viedoklis no reģioniem, kas, kā, ko, kāpēc mēs gribam. Jo praksa arī pierāda, un tie, kas strādā, sadarbojas ar valsts pārvaldi, tiem nevienam nav noslēpums, kad bieži vien tas, kas tiek izdomāts ministrija gaiteņos, tas ir ļoti tālu no reālās dzīves. Un pašvaldības mums arī ir ļoti laba sadarbība ar pašvaldībām vietējām, kurās mēs arī redzam, kā tiešām lielu darba jomu, skaidrot, ko tad ar jauniešu organizācijas, kāds ir viņu ieguvums. Man vēl vakar bija brīnišķīga iespēja būt Ventspilī, kur bija eksperta diskusija starp jauniešiem, jauniešu organizācijām un pašvaldības darbiniekiem par Ventspils jauniešu problēmu jautājumiem un to iespējamiem risinājumiem. Un tas ir fantastisks piemērs, kad nāk kopā un runā par šiem jautājumiem, bet kārtējo reizi pierādījās, ka domē daudz cilvēki īsti saprot tikai formālo izglītību, ka tas, kas ir neformālā izglītība, tās piedāvājums, ko nodrošina jaunatnes organizācijas, tas, diemžēl, pašvaldībām ir vēl tālu nesaprotams. Jā, tas, ko viņas ļoti labi pašvaldības saprot, un ir virkni pašvaldības Latvijā, kas tiešām ir uzslavas cienīgs par atbalstu savām vietējām organizācijām, ir tad, ja organizācijas ir inicējuši kādu projektu, un ir šis jautājums sāpīgais par līdzfinansējumu. Tiešām pašvaldības ir ļoti atvērts un palīdz saviem jauniešiem attīstīt kādas lietas uz vietas, bet tie ir, diemžēl, tādi atsevišķi gadījumi, nevis sistēma. Un tas, ko mēs arī redzam, kas ir arī iestrādāts jaunatnes likumā, ka šī sistēma tiek veidota caur šīm te plānošanas reģioniem, kad tiešām ik viens spēlētājs zina, kurā brīdī, kurš par ko atbild un pie kura griezties. Es gribētu, lēnām, mums ir viens jautājums parādījies, un līdz ar to es arī gribēju bišķiņ parunāt arī par starptautisko sadarbību. Un te ir viens jautājums no Sandras. Paldies par saturīgo interviju Inesei. Un jautājums par LJP starptautiskā līmenī. Vai un kā tādas organizācijas darbojas citās Eiropas Savienības valstīs? Jā, varbūt es tad sākšu ar Latvijas jaunatnes padomes situāciju. Mums arī Latvijas jaunatnes padomē ir virkne tādas saucamās nacionālā līmeņa organizācijas, kuras pašas par sevi arī darbojas dažādos starptautiskos tīklos. Mums, protams, tas primārais lielais ir Eiropas jaunatnes fórums, kurš ir pēc savas būtības Nacionālo jaunatnes padomju apvienība. Un gan mums, gan arī citām nacionālā līmeņa organizācijām Latvijā viens no sāpīgajiem jautājumiem ir starptautiskās sadarbības kontekstā tieši šī tuvā līdzdalība. Mums ir virkni iespējas piedalīties sanāksmēs Briselē. Diemžēl mums nav tādi resursi, lai sūtītu savus cilvēkus regulāri uz šīm sanāksmēm. Mums gadā ir jāmaksā ar visu lielo fóruma labvēlīgi pret mums salīdzinoši nelielā dalības maksa attiecībā pret citām jaunas padomēm 1500 eiro, kas mums ir nepaceļams šobrīd situācijā summa. Mēs pagājušajā nedēļā, paskatoties dažas nacionālā līmeņa jaunas organizācijas, salikām kopā, kad gadā dalībai starptautiskajos tīklos vajadzētu ap 20,000 eiro. Un tas ir arī viens no virzieniem, kurā mēs esam uzsākuši savā starpā diskusiju. Un tad, kad mums pašiem būs skaidrs nodefinēts viedoklis, mēs noteikti viņu attīstīsim arī ar valsts institūcijām. Mums ir pārliecība, ka valstī nav tik liels šis finansējums, un viņi varētu atrast veidu, kā dalību starptautiskajos tīklos
dotēt, lai šīs organizācijas plašāk varētu darboties šajās starptautiskajās organizācijās. Tas, kas šobrīd notiekās, mēs, protams, laiku pa laikam braucam uz sanāksmēm, jo īpaši mēs apmeklējam tās sanāksmes, kur ir finansējums no Eiropas jaunatnes fóruma puses, un vairāk mēs šobrīd uzklausam viedokļus, novedam šo informāciju atpakaļ biedriem, lai būtu apmēram priekšstats, kurā virzienā attīstās citu jauniešu domas Eiropā. Šobrīd mums tā iemesla dēļ, ka jau vairākus gadus Ziemeļvalstu jaunatnes padomes finansē mūsu dalību Eiropas jaunatnes fórumā. Par laimi vai par bēdu nevaram šobrīd saprast, bet šobrīd tā situācija ir tā, ka viņi maksā mūsu vietā biedru naudas, un mēs, protams, ļoti, ja vien nav kas pilnīgi pretējs mūsu viedokli, mēs ļoti nostājamies viņu pusē, tad, kad tiek pieņemti lēmumi Eiropas jaunatnes fórumā. Darbs ar dokumentiem ir ļoti intensīvs, un mums arī šobrīd pagājušajā nedēļā tika ievēlēta jauna valde, un par prezidentu Latvijas jaunatnes padomē tika ievēlēta Karina Vītiņa no Latvijas mazpulkiem. Viņa ir meitene, kas jau ilgāku laiku pirms tam, kā brīvprātīgā, darbojās Latvijas jaunatnes padomē tieši ar uzsvaru starptautiskā sadarbība. Latvijas prezidentūras jautājums, strukturētais dialogs, kas ir tāds neformālās konsultācijas formāts starp Eiropas līmeni un jauniešiem valstīs. Un viņi ir tā, kas lēnām iet tajā virzienā, un noteikti viņi arī piekritīs, ka tas darba apjoms ir ļoti liels. Un mēs arī starptautiskajās attiecībās noteikti esam ļoti atvērti dažādiem praktikantiem, kas vēlas iet dziļumā. Mums bija iepriekšējā valdē cilvēks, kur mums ļoti veiksmīgi sakrita, ka cilvēkam no darba bija jābrauc stažēties ilgāku laiku Briselē. Tad mums vienbrīd ļoti intensīva šī sadarbība bija ar Eiropas jaunatnes fórumu, jo vienā pilsētā aiziet uz sanāksmēm ir daudz ērtāk. Lielākoties šobrīd vēl mūsu šī komunikācija ir rakstiskā formā, jo visi lēmumi tiek izsūtīti, lēmumu projekti tiek izsūtīti un ir iespēja līdzdarboties, bet tas prasa diezgan daudz laika. Tas, kas notiek citās jaunatnes organizācijās Latvijā, tā situācija ir ļoti līdzīga. Jā, ir kādas bagātākas organizācijas, kas vairāk aizbrauc, ir organizācijas, kas intensīvāk strādā uz projektiem, kuros ir finansējums, tad viņas arī klātienē vairāk var būt pārstāvēts. Mums ir arī brīnišķīgs piemērs, teiksim, no Skautu un Gaidu Latvijas organizācijas, kad vēl pavisam nesenā pagātnē Latvijas pārstāvs bija no Skautiem un Gaidām tieši Eiropas jaunatnes fóruma padomēm, valdēs atvainojos. Tātad arī latviešiem ir iespēja strādāt starptautiskā līmenī, ja vien pietiekami resursi, un, protams, ja ir šī motivācija tur būt, tā kā iespējas ir. Kas notiek citās Eiropas valstīs? Protams, tas ir ļoti atšķirīgi no reģioniem. Tāds varbūt netik veiksmīgus piemērus, tās pamatā ir tomēr šīs Austruma Eiropas valstis, tiksim, Bulgārija, Rumānija, kas ir diezgan līdzīgā situācijā kā Latvija. Attiecībā uz starptautisko sadarbību. Ja mēs paskatāmies uz mūsu kaimiņiem lietuviešiem, viņiem ir fantastiski jaunatnes padome, ar fantastisku struktūru, ar līdzdalību lēmumu pieņemšanā ļoti dažādos līmeņos, gan valstī, gan ārpus valsts. Viņiem ir arī valsts finansējums gadu gadiem, un tas noteikti ir tāds viens no atbalsta punktiem, jebkurai jaunatnes padomei. Ideālais, protams, ir brīnišķīgās Ziemeļvalstis, kurās arī ir tieši tāpat valsts finansējums, liels valsts finansējums, un līdz ar to arī viņiem ambīcijas starptautiskajā apritē ir daudz lielākas kā mums. Šobrīd mums tiešām svarīgi ir pašiem savas organizācijas stiprināt no kapacitātes viedokļa. Mums ir svarīgi nenokavēt kādus būtiskus, kas attiec uz jauniešiem lēmumus nacionālā līmenī, protams, lielais viss Latvijas prezidentūras pasākumu cikls, tās ir tās lietas, kas mums šobrīd ir akūtās tepat uz vietas, bet nav tā, ka mēs neskatāmies arī starptautiskā līmenī. Protams, diemžēl, cik tie resursi ir tik ir. Tā kā, ja kāds skatās un kādam interesē kādu no minētajām jomām, jūs ļoti laipni esat aicināti griezties Latvijas jaunatnes padomē un nāk pie mums. Jā, jūs varat zvanīt pa telefonu, rakstīt e-pastu, kontakti ir atrodami mājaslapā LJPLV.
saīsinājums no Latvijas jaunatnes padomes, LJPLV. Jā, un tad noteikti mēs arī varam sazvanīties, un mums birojas atrodas Šarlotas ielā 1B, kur atkal jāsaka paldies mūsu brīnišķīgai biedru organizācijai Latvijas Sarkanais Krusts, kas mums ir piešķīris telpas, ka mēs varam tur darboties. Un tiesa gan uz birojā uz vietas šobrīd nav no 8 līdz 5 katru dienu cilvēki, jo mēs visi esam arī kādos savos darbos, jo diemžēl pamatā Latvijas jaunatnes padomē darbs tomēr balstīts uz brīvprātīgā darba principu, un arī izpildu direktors amatās uz brīvprātīgi. Brīvprātīgi piespiedu kārtā? Savā ziņā, jā. Jo es aizgāju uz Latvijas jaunatnes padomu pagājušā gada nogalē vadīt vienu projektu, ko arī atbalsta Eiropas ekonomiskas zonas finanšu instruments. Un sākot vadīt šo projektu, mēs konstatējam, ka ir virkni tāds vienkārši elementārs organizāciju vadības lietas, kas nav sakārtotas, kā viņām būtu bijušas jāsakārto. Tāpēc arī tas pats, ko mēs sākumā minējām par mājaslapu un vispār par komunikāciju, tas ir tāds ļoti liels jautājumu bloks, par ko mēs šobrīd diskutējam. Mums arī aprīļa sākumā, no 4. līdz 6. aprīlim, mums ir tāda Latvijas jaunatnes padomes darbnīca, LJP 2.0, kas vērsta vairāk uz tādiem attīstības jautājumiem, uz komunikāciju, uz interešu aizstāvības jautājumiem, kur, protams, primāri tiks aicināt biedru organizāciju pārstāvi, bet mēs esam atvērti arī pieteikumiem no ikvienas interesējošās organizācijas par šiem jautājumiem, cik vien mums atļaus tas finansējums. Pirmajā dienā pie mums viesosies Eiropas jaunatnes fórums. No rīta mēs tiekamies ar dažādām valsts institūcijām, tieši Latvijas prezidentūras jautājumu kontekstā, un pēc tam viņi dosies pie mūsu jaunatnes organizācijām, lai arī tad kā pastāstītu mazliet vairāk, ko viņi dara, kādas ir iespējas ikvienam biedram vai vienkārši organizācijai iesaistīties viņu aktivitātēs. Tā kā ir arī paralēli šādas virkni darbības, bet tas prasa laiku. Un mēs esam šobrīd ļoti pacietīgi, bet ļoti ar pozitīvu skatu nākotnē, kad Latvijas jaunatnes padome tiešām būs ar ļoti nemirušu mājaslapu un visiem zinām, un kad mums vien tik būs jāsauc valdes kopā, lai varētu atkal un atkal uzņemt jaunas biedrus. Varbūt vienkārši šajā brīdī tā ļoti mēs runājam, teiksim, par tādām ļoti globālām lietām, bet varbūt parunāsim patreizējo dienas kārtību. Parunāsim patreizējo dienas kārtību. Vienu jautājumu tu jau pieminēji, tā ir prezidentūras jautājums, bet varbūt šajā gadījumā, lai tiešām stādītos, kas tā odere, varbūt tu pastāsti pašlaik, kas šis dienas kārtība Latvijā patreiz, un kāda dienas kārtība pašlaik starptautiskā līmenī? Principā Latvijā un starptautiskā līmenī šajā brīdī tā dienas kārtība ir ļoti, ļoti līdzīga. Viens no lielajiem dienas kārtības jautājumiem ir jauniešu nodarbinātība, un līdz ar to arī programma jauniešu garantijas. Tas ir pilnīgi visās Eiropas valstīs dienas kārtībā, citās vairāk, citās mazāk. Protams, ja mēs paskatāmies labos piemērus, teiksim, Austrija, Zviedrija, kur šīs idejas, kas ir jauniešu garantijas programmā ietvertas, kā strādāt ar jauniešiem, kur nemācās un nestrādā, kā viņus iesaistīt darba vai izglītības procesos, tad tie ir tie brīnišķīgie piemēri, kas gadu gadiem jau strādā ar to praksi, viņiem varbūt netik lielā dienas kārtībā ir šis jautājums, bet tas finansējums šobrīd ir piešķirts. Un, protams, kā jau notiek daudzās valstīs, ne tikai Latvijā, līdz ko nāk kāds jauns finansējums, tad sākās kāda rosība noteiktā jomā. Un finansējums ir vairāk kā 60 miljoni eiro dažādām aktivitātēm, un tas ir tas lielais dienas kārtības jautājums jaunatnes politikas jomā. Latvijā noteikti mums ir šis aktuālais jautājums grozījuma jaunatnes likumā, kas vairākas reizes ir vērts vaļā likums, bet joprojām šīs lietas nav līdz galam arī tā kā novestas. Ļoti jācer, ka pavasaras sesijā Saeimā šis jautājums tiks skatīts. Jo arī ar šiem grozījumiem par vecumu cenzu, tas nav vienīgais, dēļ kā likums ir vaļā, ir arī virkni citas nianses, gan par atbildības definēšanu likumā, gan arī par brīvprātīgā darba vispār formātu un statusa nostiprināšanu, jo mēs ļoti daudz ikdienā runājam par brīvprātīgo darbu un cenšamies veicināt, lai jaunieši iesaistās tajā, jo tā ir iespēja pašizglītoties, veidot attieksmi, gūt kādu jaunu pieredzi un zināšanas.
bet brīvprātīgā darba tā jēdziena uztvere daudzos jauniešos ir ar tādu nelielu negatīvu pieskaņu, un tāpēc tas arī, ko mēs šobrīd strādājam un mēģinam arī izdomāt to ērtāko formātu, kā nodot jauniešiem vēstījumu, ka brīvprātīgais darbs, tā ir tā pati darba pieredze. Tiek sekti dažādas izmaksas, kas ar to saistītas, kaut kādi bonus tiek piešķirt šiem brīvprātīgiem, nav konkrēti algu uz papīra nodefinēta, ko jaunieši saņem par to, bet tiem jauniešiem, kas mācās vai studē, iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā ir brīnišķīga iespēja arī ļoti kvalitatīvu ierakstu savā CV veikt, un tajā brīdī, kad es beidzu skolu, es eju pie darba devēja, nevis kā vienkārši pabeigusi vidusskolu vai augstskolu, bet jau ar noteiktām prasmēm un zināšanām un pieredzi. Un tas arī tāds dienas kārtības jautājums. Un tad dienas kārtības jautājumi arī šī sadarbība, kas iet caur plānošanas reģioniem uz pašvaldībām, jo arī ministrija ir atzinusi to, ka šobrīd, diemžēl, tas darbs neattīstās tā, kā viņš vēsturiski ir iecerēts. Protams, arī ir virkne izmaiņas izglītības zinātnes ministrijā, nerunājot par nosaukumu maiņu amatiem, bet vispār par būtību. Tad visu laiku viss mainās. Mums ir liels prieks, kad Straujums kundzei šī joma ir ieinteresējusi, un arī pavisam nesen Straujums kundze ir pieņēmusi ārštata padomnieci jaunatnes jomā, arī izglītības zinātnes ministrijas vadība un Druvietes kundzei ir jaunatnes jautājumi aktuāli, un tas arī valdības deklarācijā šobrīd jaunajā ir ierakstīts. Deklarācijā ierakstīts. Nevarētu tā viennozīmīgi teikt, ka vienmēr atkarīgs no kurš aspekts, jo jaunas organizācijām noteikti nav aktuāli tad, ja tiek uzrakstīts foršās lietas par zinātnes attīstību, par vispārējās izglītības attīstību un tā tālāk. Ja mēs tomēr vairāk skatāmies tiešām uz šīm papildus iespējām jauniešiem izglītoties. Tā kā ir pozitīvi ļoti signāli, un tas jāsaka arī no savas puses skatoties, koordinējot šos biedrus un cilvēkus, kas strādā jaunas politikas jomā, es noteikti varu apgalvot, ka tas ir devis tādu spērienu pašām organizācijām vairāk pievērsties šiem jautājumiem, tik tāpēc redzot, ka ir pozitīva interese no valsts kaut ko darīt šajā jomā. Protams, kāda būs rezultāti, grūti pateikt, jo aizejot uz ministru kabinetu un pasakot, mums jaunas organizācijām katru gadu vajag 10 miljonus eiro, un ticiet, mēs viņus ļoti kvalitatīvi ieguldīsim. Nebūs tā, ka uzreiz viss vajag, ņemiet, dariet. Nē, diemžēl nav. Bet solīt pa solīti mēs uz to ejam, jo arī dažādi projekti, kas tiek īstenoti gan vietējā, gan nacionālā līmenī, iniciēti no jauniešu organizāciju pusēm, pierāda, ka ik viens projekts dod pozitīvo pienesumu. Mums bija 13. gadā noslēdzās projekts interešu aizstāvība jaunas politikas jomā Latvijas reģionos, kur mēs īstenojam dažādas apmācības, gan finanšu piesaistē, gan interešu aizstāvībā, kur mēs beigās iesaistījām jauniešu no ļoti dažādām pašvaldībām. Un tad, kad tuvojās projekta noslēgums un bija jāgatavo noslēguma prezentācija, un skatoties tādus ļoti tehniskus skaitļus, cik finansētājs piešķīra naudu, cik mēs līdzfinansējumu piesaistījām, cik vēl kādas papildus lietas, mēs atdurāmies pie tā, ka šīs papildus lietas, tas finansējums, ko jaunieši ir piesaistījuši reģionos, jeb tas darbs, ko viņi ir ieguldījuši, naudas izteiksmē, viņš patiesībā nemaz tik vienkārši nav saskaitāms. Mēs ļoti tā draudzīgi, koleģiāli savā starpā dalībnieku vidū vienojāmies, kad, ja mums iedara 30 000, tad tikpat mēs piesaistījām, ka tas varētu būt tāds reāls, pilnīgi, ja sēstos klāt, ātri uzskaitāms un pierādāms cipars, bet noteikti tas ir daudz vairāk, un šādi piemēri ir ļoti, ļoti daudz. Kopā nākot un kopā strādājot, tiešām daudz lietas var darīt, bet ir vajadzīgs kaut kāds minimums organizācijai. Arī šobrīd, skatoties Latvijas jaunatnes padomi, super būtu, ja mums būtu vismaz 3 štati. Komunikācijas, attiecīgi starptautiskā sadarbība un tīri informācijas koordinators ir kā biedru sadarbības cilvēks. Tad tas būtu super, mēs varētu darīt daudz vairāk lietas. Šobrīd mums ir daži brīvprātīgie, kuri strādā nepilnu slodzi,
Bet mums ir brīnišķīgi biedru organizācijas, kas tiešām nākas ar entuziasmu. Kas noteikti arī liels pluss, un par ko man ir ļoti liels prieks. Ceturtdien kongresā tika ievēlēta jauna valde Latvijas jaunatnes padomē. Mums ir lielās tā saucamās organizācijas, mums ir Latvijas mazpulki, mums ir Papards Zieds valdē, kas ir tā kā Rīgas organizācijas. Viņi strādā ar jauniešiem. Tas ir tas mūsu izpratnē, viņi ir, jauniešu organizācija. Tāpēc mēs nesakam jaunatnes organizācija vienmēr vai cenšamies izvairīties no tā, jo tad automātiski tur ieslēdz normatīvi jābūt. Bet jauniešu organizācija, tas dažādi var interpretēt, bet tie ir cilvēki, kas strādā ar tiem jauniešiem. Un tad ir tas ļoti, ļoti pozitīvais, kad mums ir Jūrmalas pārstāvi, mums ir Jelgavas pārstāvi, mums ir arī no Ventspils jauniešu domas, pat par viceprezidentu ievēlēti jaunieši. Mums ir šie reģioni pārstāvēti valdē, kas noteikti ir tāds papildus pozitīvs pienesums skatījumam uz lietām, jo noteikti tas, ko mēs redzam Rīgā sēžot, nav tas pats, kas notiek reģionos. Tā kā šis ir tāds ļoti pozitīvs moments ir, un ir liels prieks, ka bija interesi šīm reģionu organizācijām, un noteikti arī katra no viņām var pilnīgi droši apgalvot, ka arī maza organizācija var darīt lielas lietas. Mums saruna strautojas beigām. Un es gribēju beigās, tā kā es sākumā runāju par pilotu un par pārējām lietām, es nejautāšu par aviāciju, bet šajā brīdī, teiksim, kas ir tavi personīgi izaicinājumi, ka tu esi šajā brīdī, teiksim, izaugusi jau no jauniešu vecuma, pēc likuma runājot. Jā. Pēc jaunā gada, pēc vecā likuma. Paldies par reklāmu! Bet šajā brīdī vienkārši, kas priekš tevis ir šajā brīdī šis te darbs, un kāpēc tu pieņēmi šo izaicinājumu, un kas priekš tevis, ko tas nozīmē priekš tevis? Kā pilotam. Kā pilotam. Man patīk lidot kosmosā. Laikam šis ir tas klasiskais piemērs, kad nav ļaunuma bez labuma. Un, diemžēl, man dzīvē bija situācija, kad es ļoti neveiksmīgi satraumēju muguru, kas nav saistīts ar aviāciju. Es tiešām pilnīgi neveiksmīgi kāpjot no rīta, no mājās, no dīvāna, kaut kā sasvēros, nenoturēju līdzsvaru un ļoti neveiksmīgi kritu. Es biju piekalta ilgāku laiku gultai un mācījos no jauna strādāt un joprojām esmu rehabilitācijā. Un tad, kad man pagājušā gada augustā valsts pateica, mēs tevi ieliekam kastītē invalīds, un darbs man pateica, zini, tas darba apjoms ir pieaudzis, un mēs gribam tevi nevis uz pusslodzi, bet uz pilnu slodzi. Es sapratu, ka es to nevaru atļauties, ka man tā veselība ir primārā. Un tad es biju tāda brīvmāksliniece, neilgu laiku, nepilnu mēnesi, kad viena no Latvijas jaunas padomes biedru organizācijām zvana man un saka, Klauviņas, mēs te Latvijas jaunas padomē meklējam cilvēks projektu varētu ieviest par darbības koordinātoru. Varbūt, ka tu izskati šo iespēju. Un es paskatījos, kas jādara, paskatījos, ka ir brīvais darba režīms, kas man ļoti svarīgi. Teicu, kāpēc lai projektu neieviest? Es to esmu darījusi 11 gadus, jaunatnē tā joma, kur es arī strādāju 11 gadus, un es sapratu, pamēģināšu. Un tad mēs nonācām līdz šim biroja darbam, līdz lēmumu par izpildu direktoru, un tad es sapratu, ka, tā kā man jau ilgāku laiku ir tāda ziņa, ka man ir tā misija kaut kāda iekšā, ka man ir jādod savas zināšanas un savu pieredzi, un 15 gadu laikā diezgan daudz ir šī pieredze gan Latvijā, gan ārpus Latvijas ir gūta, un es sapratu, varbūt, ka tas ir bijis tas īstais signāls, kāpēc tā ir noticies, kad šī ir tagad tā mana misija, un tagad līdz 15. gada beigām tas ir tas mans izaicinājums. Es gribu redzēt Latvijas jaunatnes padomi tādu, kādu es viņu redzēju 2006. 2008. gadā, tad, kad es līdzdarbojos valdē, kā reģiona organizācija, tad es gribu redzēt tiešām, kad Latvijas jaunas padomes vārds ir atpazīstams, un pāri visam es ļoti, ļoti vēlos redzēt šo spēcīgo sadarbību starp ikvienu iesaistīto institūciju un organizāciju, kuriem interesē jaunieši. Jaunieši mainās ik pa 2 gadiem. Tas nav tā kā pēc statistikas datiem šie lielie vecuma posmi, viņi ir ļoti mainīgi, vide ir ļoti mainīga, ir ļoti daudz ko mācīties. Un tas ir tas pozitīvais, ko es gūstu no jauniešiem, un kāpēc arī nereti brīvprātīgi dažādas nodarbības vadu jauniešiem, viņi man iedvesmo.
jo to, ko viņi zina, nezinu es. Un, tā kā man pašai ir auga bērni, man, protams, ļoti interesē, ko jaunieši domā, jo vecākais man ir pusaudžu vecumā, jau, un tad mums ir ļoti interesants sarunas, balstoties tieši uz to manu pieredzi un to, ko mans bērns redz. Un tas ir tāds kaut kāds misijas stāvoklis, bet vienkārši lietu apstākļu sakritība, un tāpēc nezinu, vai slikti vai labi, bet tā mums sanāca, caur savu negatīvo pieredzes pieņēma jaunu izaicinājumu. Un es ļoti ceru, ka man izdosies. Un es noteikti gribu teikt lielu paldies visiem kolēģiem, ar ko es strādāju kopā, kuri uzliek to roku uz plecu, tad, kad ir ļoti grūti, jo tas darba apjoms ir daudz lielāks, kā es fiziski varu to izdarīt. Bet man ir brīnišķīgi kolēģi, kur pieslēdzās, un ja es zvanu un saku, visi striķi trūks, vajag tūlīt. Arī tādi, kas pat nav jauniešu organizācijā, bet kas gadu gadiem ir strādājuši jaunas politikas jomā, pieslēdzās, atbalsta, un tas man noteikti dod spēku darīt lietas tālāk, ka es redzu, ka kādam tas interesē, tas nav tikai, kad mani interesē. Tā kā tā tas sakrit, un tiešām visi ļoti laipni aicināti iesaistīties un darīt kopīgas lietas, jo tiešām mēs darām paralēli lietas ļoti daudz mūsu valstī, un vienkāršāk viņas izdarīt ir sanākot kopā. Ok, es novēlu tev veiksmīgu misijas piepildīšanos. Paldies! Jā, paldies visiem! Paldies!